Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Jūnija pēdējā diena, un ir jābeidz čīkstēt par laika apstākļiem. Mēs te Kurzemē dzīvojam kā Dieva azotē. Citur kā nu ir, tā nu ir. Bet vispār jau vienalga, kā kur ir, to jau mainīt maz nevar. Tātad, vai tā būtu tēma, par ko jārunā? Un jau nav par ko runāt, tad ir jāiet darīt. Šobrīd kas būtu jādara? Dzied plūškoki. Lūdzu, plūškoku ziedu tēju. Viņa ir garšīga. Notrāpiet tik īsto laiku, kad nebirst putekšņi, to pataustiet. To var saprast. Izžāvējiet ēnā, nevis saulē. Plānā kārtiņā. Un tagad viss mājas maržo pēc kumelītēm, jo arī kumelīts tika sagriezts, un tagad beidz žāvēties. Ja jums vēl dārzā kaut kur ir kumelītes, lūdzu sagrieziet. Tikai galveņas, protams, nevis tos lielos garos kāptus. Un ja jums nākošgad būs gan zemenes, gan ābeles, tad tāds kumelīšu uzlējums atšķaidīts ar 1:10. Nomiglojiet savus ziedošos kokus un krūmus, ēdamos, un tas palīdzēs viņiem stiprināties pret slimībām un kaitēkļiem. Jo būtībā kumelīte jau arī ir antiseptiķis. Gan cilvēkam, gan augam, gan dzīvniekam. Un tagad laiks ir plūškokiem, stiprinot sirdsnervus, vēl bauda, jo tas ir garšīgi. Neaizraujieties ar sīrupiem, tas ir cukurs, un ar cukuru šobrīd nevajag aizrauties, jo mēs neesam tā ierīkoti no Dieva gribas, lai patērētu tik daudz saldumus. Tāpēc nav tā, ka es nevaru vai man negaršo, vairāk vajag padomāt, ko man vajag un ko man nevajag. Un tik un tā, tad ir jāsakārto galva. Un man ir cits teiciens, dzīvot gribējis, ne to vien darīs. Un tas ir nopietni teikts. Mēs paši esam vainīgi par to, ko mēs izvēlamies vai neizvēlamies. Tur nevajag vainot ne valdību, ne kaimiņus, ne sievas vai vīrus. Mūsu izvēle, ja mums dod iespējas. Un kādu mēs šo iespēju izmantojam, tāda mums tā dzīve arī ir. Tāpēc bērnus vajag mudināt, mācīties, nevis slinkot. Bērnus vajag mudināt, lasīt, nevis blensta telefonā, jo tad atmiekšķējās smadzenes. Un vecuma demence šobrīd paliek arvien jaunāk un jaunāk kaiti. Jo netiek pielietotas smadzenes. Visu šo, arī alkoholismu sekas, var izskaidrot medicīniski, un viss kaitē mūsu smadzenēm. Es nevienu nebiedēju, tie ir fakti. Tie ir medicīnas fakti. Un medicīna ir, ārsti ir tāda sena cunfte. Protams, tālajos senajos laikos, lai izpētītu cilvēku, bija jāriskē. Un slavenais Avicenna arī tumsā līķus graizīja, lai saprast, kas tai cilvēkā iekšā, un lai to varētu pielietot, lai glābtu tos dzīvos. Jā, tā tas bija gadsimtu no gadsimta, kamēr tas attīstījās. Šobrīd par nelaimi tā māte Google dod tik aplamas informācijas, ka cilvēkiem sagriežās galva un visādas muļķības ir pilna galva un mutis arī. Bet jums būs jāiemācās ieklausīties sevī. Tātad patiks vai nepatiks, vajadzīgi būs veselības mācība, un nevis tikai skolā, bet jau bērndārzā. Bērniņi ir ļoti gudri. Viņi ātri saprot, ko viņiem vajag un ko viņiem nevajag. Bet ja viņam iestūķē gadu vecumā telefonu, un lai pēc tam nomierināti dod saldumus, kāpēc ne? Tas ir ceļš uz atkarīgu cilvēku. Un tad viņš ir atkarīgs no visa kā.
bet nedrīkst pakļaut savus smadzenes, lai viņas neattīstās. Mīliet sevi un savu galviņu arī, un nemeklējiet iemeslu, lai nebūtu jādara. Labāk ir darīt, jo kamēr mēs daram, tikmēr mēs dzīvojam. Atcerieties to, un būs jau vēl svētki šovasar, un atkal nevajag pārēsties, un nevajag piedzerties. Labāk, kā es saku jauniem puišiem, vediet savas meitas, sievas uz dančiem. Atā!